Šalom un laipni lūdzam atpakaļ raidījumā Izraēla Komalīne. 27. janvāris tiek atzīmēts kā starptautiskā holokausta upuru piemiņas diena. Un tāpēc mēs atnācām šeit, uz Holokausta muzeju Jeruzālemē, lai pastāstītu Souza Dantas stāstu. Brazīlijas varonis, kurš izglāba simtiem dzīvību, riskējot ar savu paša dzīvību, bet viņa paša tauta viņu aizmirsa. Palieciet ar mums līdz video beigām, lai redzētu visemocionālāko un svarīgāko vietu šajā muzejā. Tātad, ja jūs esat gatavi, sāksim. Holokausts bija viens no briesmīgākajiem periodiem cilvēces vēsturē. Otrā pasaules kara laikā nacisti vajāja un iznīcināja ebrejus, bet arī citas minoritātes, piemēram, čigānus, cilvēkus ar invaliditāti, Jehovas lieciniekus un citas, un izraisīja 6 miljonu ebreju nāvi, kas nomira no bāda, augstumā, spīdzināti koncentrācijas un iznīcināšanas nometnēs, piespiedu darbā un gāzes kamerās. Ebreji netika uzskatīti par cilvēkiem, bet pat cilvēces briesmīgākajos brīžos, kad ebrejus veda šajos vilcienos uz iznīcību, tomēr bija cilvēki, kas cīnījās par to, kas ir pareizi. Un viņi darīja visu iespējamo, lai glābtu cilvēku dzīvības. Un šeit, Jeruzalemē, viņi saņem pienācīgo cieņu. Mēs atrodamies taisnīgo starp tautām dārzā. Un jūs varat redzēt, pie katra koka ir vārds un izcelsmes valsts. Tie ir ne-ebreji, kuri riskēja ar savu dzīvību, lai glābtu ebrejus holokausta laikā. To darot, nesaņemot neko pretī. Un ir vairāk nekā 27 000 taisnīgo. Tāpēc šeit aug koki un veido lielu mežu. Un starp šiem taisnīgajiem ir arī brazīlieši un portugāļi. Iepazīsimies ar viņiem tagad. Un šeit starp visiem šiem vārdiem mēs atrodam 4 portugāļus. Joaquims Careira, Aristides de Souza Mendes, José Brito Mendes, Sampaio Garrido Carluš un 2 brazīlieši, Luís Martins de Souza Dantas un Aracy de Carvalho Guimaraes Rosa. Un Luīzam Martinsam de Souza Dantasam ir viens no iespaidīgākajiem stāstiem šajā vietā. Tagad paskatīsimies, kā viņš riskēja ar savu dzīvību un karjeru, lai izglābtu ebrejus holokausta laikā. Souza Dantas piedzima 1876. gada 17. februārī Rio de Janeiro, un jau agrā jaunībā pievienojās Brazīlijas diplomātiskajam dienestam. Un 1922. gadā viņš tika nosūtīts kā Brazīlijas vēstnieks uz Franciju. Tā bija ļoti prestiža amata vieta, un viņam Parīzē bija lieliska dzīve. Bet 1933. gadā viņš sāk uztraukties, kad Hitlers nāk pie varas Vācijā, sāk pieņemt rasu likumus un sākas vajāšanas. Un viņš sāk redzēt šo ebreju un citu minoritāšu ciešanas. Bet to, ko viņš nevarēja iedomāties, bija tas, ka pēc dažiem gadiem, 1940. gadā, nacisti iebruks Francijā un ieņems Parīzi. Francija tiks sadalīta. Ziemeļus kontrolēs nacisti, dienvidos būs brīvā Francijas zona
un jaunā galvaspilsēta būs Viši. Un tad Souza Dantas un visa vēstniecība ir spiesti bēgt no Parīzes uz Viši. Un šajā ceļā viņš pieņems lēmumu, kas mainīs viņa dzīvi. Viņš nolem cīnīties par cilvēka dzīvību un par taisnīgumu. Ceļā Souza Dantas sastop 10 cilvēku, kuriem izmisīgi bija nepieciešamas vīzas, jo tajā laikā ebreji varēja izbēgt un izglābties no nacistiskās Eiropas tikai tad, ja viņiem bija ieceļošanas vīza uz kādu citu valsti. Un tajā laikā lielākā daļa pasaules valstu bija slēgušas savas robežas ebreju imigrācijai. Vīza burtiski bija dzīvības vai nāves jautājums šiem cilvēkiem. Tad kāpēc Souza Dantas vienkārši neizsniedza vīzas visiem šiem cilvēkiem, lai viņi varētu doties uz Brazīliju? Jo toreiz prezidents Getúlio Vargas aizliedza ebreju imigrāciju uz Brazīliju. Jau 1937. gadā ebrejiem tika aizliegts ieceļot Brazīlijā. Tā laika slepenie dokumenti mums to parāda. Tiek atteikta vīza pasē ikvienai personai, par kuru ir zināms pēc pašas personas deklarācijas vai ar jebkādu citu drošu informācijas avotu, ka viņa bija semītiskas izcelsmes. Taču Souza Dantas nolemj ignorēt prezidenta rīkojumus un turpina izsniegt vīzas. Tomēr šis uzdevums bija daudz grūtāks nekā šķiet, jo daudziem pat nebija pases. Daudzi ieradās kā bēgļi un bija zaudējuši visu, tostarp visus savus dokumentus. Un citi ieradās ar pasi, kurā bija sarkanais burts Jo. Tas bija apzīmējums, ko nacisti lika visās ebreju pasēs. Un Dantas to darīja bez maksas. Viņš neiekasēja pat konsulārās nodevas. Bet pēc kāda laika Getúlio Vargas uzzina, ko Souza Dantas dara, un liek viņu apspiest. Souza Dantasam tiek aizliegts izsniegt jebkādas vīzas. Bet vai jūs domājat, ka Souza Dantas apstātos? Protams, ka nē. Viņš bija apņēmības pilns glābt ebreju un citu nacisma vajāto cilvēku dzīvības. Un tāpēc viņš turpina izsniegt vīzas. Taču viņš, kā izsniegšanas datumu, norādīja datumu, kas bija pirms Getúlio Vargasa aizlieguma. Un viņš sūta vēstules Osvaldu Araņam un Brazīlijas valdībai, cenšoties mainīt viņu nostāju. Atceros, ka nebija konsula, man nekavējoties nācās uzņemties konsulāros pienākumus, lai burtiski glābtu cilvēku dzīvības. Saskaroties ar lielāko katastrofu, kādu cilvēce līdz šim ir piedzīvojusi. Ar visu brazīliešu cēlo sirdi. Es darīju to, ko būtu darījis pat pats bezjūtīgākais cilvēks, kad vada visvienkāršākās kristīgās līdzjūtības jūtas. Viņš to darīja kristīgās līdzjūtības dēļ, kas bija viņa sirdī. Un pat ja valdība bija pret, viņš zināja Brazīlijas tautas dāsno dvēseli. Souza Dantas cīnījās pret Brazīlijas valdību. Bet situācija kļūst vēl bīstamāka 1942. gada 10. novembrī, kad nacisti iebrūk atlikušo Francijas daļu un arī Viši. Tajā laikā Brazīlija jau bija pieteikusi karu un pārtraukusi diplomātiskās attiecības ar nacistisko Vāciju. Un tāpēc Souza Dantas tagad bija Brazīlijas diplomāts ienaidnieka teritorijā. Un vēl lielāks ienaidnieks,
jo centās glābt ebrejus. Un tāpēc pirmā lieta, ko viņš pavēla, ir sadedzināt visus vēstniecības dokumentus, lai mēģinātu noslēpt to, ko viņš darīja. Bet arī, lai nacisti neuzzinātu, kuri bija saņēmuši vīzas, lai viņi nemēģinātu šos cilvēkus atgūt. Un 27. novembrī Gestapo, tas bija nacistu slepena policija, iebrūk Brazīlijas vēstniecībā Višī. Un nacisti, redzot, ka vēstniecībā ir sadedzināti dokumenti, saprot, ka Souza Dantas ir izdarījis kaut ko nelegālu nacistu acīs. Tāpēc viņi arestē Souza Dantas un visu diplomātisko personālu un nosūta viņus uz Bad Godesbergu, Vācijā. Un viņi būs kara gūstekņi 14 mēnešus. Līdz beidzot Brazīlija un Vācija veids gūstekņu apmaiņu, ko starpnieko Portugāle. Un Souza Dantas atgriežas Brazīlijā. Un kad Brazīlijas prese un tauta uzzina, ka Souza Dantas atgriežas, viņi sagatavo parādi atklātā automašīnā, varoņa sagaidīšana, ko viņš bija pelnījis. Bet, kad Getūlijs Vargas par to uzzina, viņš pavēl visai presei par šo tēmu neko nerakstīt un atceļ visus svētkus. Un viņš burtiski izdzēsīs Souza Dantas no Brazīlijas vēstures lapusēm. Viņam izdodas 1945. gadā vadīt Brazīlijas delegāciju ANO, bet šī būs viņa pēdējā publiskā loma. Un dažus gadus vēlāk, 1954. gada 14. aprīlī, Souza Dantas mirs viens pats, nabaks un aizmirsts vienkārša viesnīcas numurā Parīzes pilsētā. Viņa ķermeni vēlāk atvedīs uz Rio de Janeiro un apglabās Kaju kapsētā. Viņam nebija bērnu, un savas pazemības dēļ viņš neatstāja savu varonības stāstu pierakstītu, un viņš pilnībā iegrimst aizmirstībā. Kā tas var būt, ka mēs nezinām šī varoņa stāstu? Souza Dantas izglāba vairāk nekā 800 dzīvību. No tām 425 bija ebreju dzīvības. Un, lai gan viņam nav pēcnācēji, šie 800 cilvēku ir viņa mantojums. Viņš atnesa gaismu pasaulei tumsas laikā. Tajā pašā laikā, kad Brazīlijas valdība liedza vīzu vairāk nekā 18,000 ebreju. Daudzi no viņiem vēlāk cieta holokaustā. Kopš viņa nāves Souza Dantas tika aizmirsts, līdz brīdim, kad 2002. gadā vēsturnieks Fābio Koifmans no jauna atklāja šo varoni. Un tad arī Izraēlas valsts atklāja mūsu brazīliešu varoņa stāstu. Un tad īpaša komisija, kuru vada Izraēlas augstākās tiesas tiesnesis, piešķir goda titulu Souza Dantasam, taisnīgais starp tautām. Un viņa piemiņa tika iemūžināta šeit, Holokausta muzejā, 2003. gadā. Un tagad mēs ieiesim visiespaidīgākajā Holokausta muzeja memoriālā. Bērnu memoriāls. No 6 miljoniem ebreju, kas tika nogalināti Holokausta laikā, 1,5 miljons bija bērni. Un šajā startautiskajā Holokausta upuru piemiņas dienā es vēlos, lai mēs īpaši atceramies tieši viņus. Judaismā mums ir teiciens, ka tas, kurš izglābj vienu dzīvību, ir tā, it kā viņš būtu izglābis visu pasauli. Souza Dantas izglāba 800 pasaules. Memoriāls, kurā mēs tagad ieejam, tajā ir svece un spoguļu spēle.
Un mēs varam redzēt, cik daudz gaismas var radīt no vienas vienkāršas sveces. Un tā mēs varam iedomāties, cik daudz gaismas būtu varējis ienest pasaulē, ja katrs no šiem bērniem būtu izdzīvojis. Un šeit fonā mēs varam dzirdēt viņu vārdus un viņu vecumu, kad viņas tika nogalinātas. Yehuda Levin, 1 year old. Fima Zlotnikov, 6 years old. Un tagad es lūdzu tev atzīmēt šo video ar patīk un to kopīgot, lai saglabātu dzīves Souza Dantas atmiņas pārējo taisnīgo starp tautām un 6 miljonu holokausta upuru atmiņas nākamajām paaudzēm. Liels paldies un uz tikšanos!